Sveicināti! Mani sauc Jānis Lūsis un esmu inženierzinību mācību satura redaktors. Ja esat sekmīgi tikuši galā ar pirmajiem 3 lielajiem tematiem, tas nozīmē, ka mācību gads inženierzinībās pamazām tuvojas noslēgumam. Ir laiks pēdējam 4. lielajam tematam – kā pārnes iedarbību un vada ierīces. Šim tematam mūsu izstrādātajā tematiskajā plānā atvēlēts 5 mācību stundas, kurās skolēni iepazīs un izpētīs vienkāršus risinājumus inženieru tehnisku iekārtu un mehānismu vadīšanai, kā arī apgūst to izstrādi, lai spētu izgatavot funkcionālu modeli, piemēram, pacēlāju. 1. un 2. mācību stundā skolēni iepazīstas ar dažādiem iedarbības pārneses mehānismiem, izpēta to darbības principus un priekšrocības, kā arī noskaidro, kur tos mēdz pielietot. Izcili, ja skolēniem ir iespēja šos pārvades risinājumus izmēģināt praksē, piemēram, ar Fischer tehnika konstruktoru palīdzību. Ērtākam un efektīvākam darbam ar šiem konstruktoriem platformā Soma ir pieejami vairāki praktisko darbu apraksti ar attēliem un uzdevumiem. 3. mācību stundā, sadarbojoties ar klases biedriem, skolēniem ir jāizplāno konstrukciju šim funkcionālajam modelim ar elektromotoru un ar kādu no iepazītajiem pārvades mehānismiem, un jāizstrādā arī skici šim modelim. 4. mācību stundā laiks praktiskā darba izstrādei, kurā grupās, vadoties pēc izstrādātā dizaina un risinājuma plāna, jāveido ar elektromotoru darbināms, piemēram, pacēlāja modelis. Visbeidzot, 5. tematu noslēdzošajā mācību stundā jāveic šī projekta darba testēšanu un izvērtēšanu. Kā jau iepriekš esam stāstījuši, skolēni savu teorētisko zināšanu izpratnes pārbaudei var izmantot platformā Soma pieejamos pašpārbaudes testus, bet diskusijām klasē var izmantot inženierzinību grāmatā ietvertos jautājumus. Savukārt pedagogiem mūsu izstrādātais tematiskais plāns ar sadalījumu pa mācību stundām pieejams Somā pie inženierzinībām sadaļā Resursi skolotājiem. Ja vēlaties sniegt atgriezenisko saiti par mūsu izstrādātajiem mācību materiāliem, priecāsimies, ja tos sūtīsiet uz e-pasta adresi inženierzinības@lielvārds.lv, kā arī aicinām pieteikties inženierzinību jaunumiem, kurus saņemsiet savās e-pasta kastītēs. Ceram, ka darbojoties ar mūsu izstrādāto mācību saturu, grāmatā un platformā Soma, kā arī pielietojot dažādos mācību līdzekļus, jums un skolēniem būs izdevies rezultatīvs un ar praktiskām zināšanām piesātināts mācību gads inženierzinībās. Pateicamies par jūsu uzmanību un uz tikšanos nākamajos video!